Mauri Production piedāvā. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, Clash Royale, Piano Tiles un daudzas citas izklaides sakaru un sociālo tīklu lietotnes. Tā ir mūsdienu skolēna dzīve. Tā vietā, lai runātu aci pret aci, spēlēt ķēriņus, viņi sēž klusējot un sazinās neredzami. Notiek aktīva, ļoti aktīva, starptautiska, globāla mēroga. Tas ir pilnīgi neaprakstāmi vārdos, smadzeņu skalošanās, degradēšanās. Stop. Pietiek. Mums ir globāla ideja, kā glābt jauniešus internacionālā mērogā. Nākamajā rītā. Mums ir ideja, un ideja ir šāda. Mūsu ideja ir Kahoot spēle, tiek izmantota tātad viktorīnas, un skolēni garajos starpbrīžos, tas ir pēc 3. un 4. stundas, varētu doties un uz informātikas kabineti, jeb uz Kahoot spēļu zāli, un spēlēt dažādas viktorīnas, ko viņi paši ir izveidojuši, vai izmantot saitē pieejamos piedāvājumus. Un kā tas viss notiktu rītā, notrisinās pieteikšanās skolas bibliotēkā, un skolēni izvēlas viņiem interesējošo spēli un spēles laiku. Un starp brīžos tātad viņi dodas spēlēt, un par uzvaru katrā spēlē saņem balvu, un nedēļas labākais spēlētājs arī saņem balvu, lielāku, protams, balvu nekā dienas spēlētājs. Kāpēc tas būtu jādara? Tā ir motivācija skolēniem strādāt, skolēniem spēlēt spēles, un lai mums nebūtu šāds bēdīgs skats, kāds bija pirmajā kadrā, degradēšanās kadrā. Pierierība. Tad šobrīd redzam, kā 7. klase spēlē Kahoot par tematu dabas aizsardzība un īpatnības. Un šī te Kahoot spēle nevien palīdz viņiem izklaidēties un nespēlēt telefonu, nedegradēties, bet arī palīdzēs sagatavoties kontroldarbam. Jo Kahoot ir pārbaudīts līdzeklis, kā prasmīgi sagatavoties, lai iegūtu labu atzīmi. Skolotāju sapulce. Pēc projekta pirmā mēnešā mums ir skolēnu vidējās atzīmes šajā grafikā, mēs varam redzēt, ir uzlabojušās no 6,62 līdz 7,7. Urā!